Sveiki, Kristap! Šodien Baltijas čempionāts un Latvijas čempionāts ir noslēdzies. Kā īsumā gāja šajās sacensībās un kā vērtēja aizdīto sezonu kopumā? Man pašam nav nekas baigi izcilēs. Tā kā nav braukts, bet es domāju, kopumā ir jaunā kvalitātē seriāls. Es tā domāju. Kas tāds būtisks šogad ir uzlabojumi kaut kādi bijuši Baltijas čempionāta seriālam vai īpaši nekas tāds nav jūtams? Mēs aprunājāmies ar braucējiem un braucēji bija diezgan apmierināti arī ar gan varbūt ne tik daudz velotriālistu, bet mototriāls par sekcijām. Kā ir velotriālā vai būtu kas uzlabojams? Velotriālā ir tā vecā problēma, ka sekcijām ir Baltijas čempionātā. Pēc šodienas ir tā, ka viss kārtībā. Igaunijā, man liekas, arī bija kārtībā. Un Latvijā arī bija kārtībā Baltijas čempions, bet tā kā Latvijas čempionātā ričukiem ir ko piestrādāt. Tā ir veca problēma. Kāds ir šī gada lielākais panākums vispār? Lielākais panākums bija pasaules čempionātā. Abi brāļi Dermaki ir ļoti labi nostartējuši. Ans ir otrais kopvērtējumā. Un Arvim nav tik labi kā iepriekšējos gads, bet arī nav slikti. Kā vērtē kluba darbību? Šogad diezgan aktīvi esat piedalījušies dažādos pasākumos, un kas vēl ir plānots? Vai būs kaut kādi lieli pasākumi sagaida arī šogad no jūsu klubu puses? Vēl palikušās ir viens tāds, tikai ričuku sacensības, saucās Industriāls Ugālē. Tas ir, kas ir vēl palicies no sacensībām, pa pārējo mēs esam taisījuši 3 sacensības, viens Ventspilī, viens Ugālē un viens Kuldīgā, un es domāju, ka tās bija labas. Kas notiks? Ugāles trase tiks attīstīta aizvien tālāk un tālāk? Kāda mērķa attiecībā ar šo trases un visu attīstīšanas projektu? Man pašam tas šogad ir īstenībā visvairāk laika paņēmis, bet tur šobrīd aktīvi visas lietas turpinās un ir tik tālu, ka mums ir no valsts kasē tagad ieskaitīts tā nauda un mums ir atlikusi pat būvniecība. Paša trase ir arī attīstījusies droši vien vairāk kā kopš Ugāles sacensībām. Skatos, tur jau arī daudz triālisti ir trenējušies un savus treniņu nometnes ir organizējuši, kā ir ar ugālniekiem. Viņi tur daudz? Ikdienā treniņi arī tur ir, jā, bet tas ir sākums viss trasē. Tur ir, es varu rasējumus parādīt. Mēs jau tos rasējumus redzējām. Labi, kas nākamgad, kādas lielākās tādas lietas, kas notiksies un kādi mērķi klubam ir izvirzīti? Pagājušajā gadā mēs kādā oktobrī nācām visi kopā un spriedām, ko mums vajag izdarīt šī gadā. Ja? Tad šobrīd mums tā kopā sanākšana vēl nav bijusi, bet visiem jāapkopo idejas un jānāk kopā un jāspriež, kā vislabāk darboties, lai visi priecīgi. Tā kā, tā nav kluba vadība, kas tikai to dara, ja? Kaut gan visiem tā gribētos. Es gribu, lai katrs no kluba liek savējo darbiņu iekšā un dara. Un visi kopā dara. Tā kā vienam ir grūti, droši vien, tad visi aicinām iesaistīties karteres darbībā, vai ne? Varbūt kādu palīgi... Es viennozīmīgi novērtēju visu labo braukšanu un visu lietas, bet vajag labāk. Protams, tiekties. Es domāju, jaunā kvalitātē ir labi, bet ir kur tiekties. Pēdējais jautājums, Kristap, kā tev šķiet, mēs tagad plānojam federācijā taisīt visu motosporta un triāla attīstības stratēģiju. Kāds būtu tās top 3 lietas iezīmēt no savas puses? Kas būtu attīstāms triālā, Latvijas triālā, Baltijas triālā turpmākajiem 5 gadiem? Visiem citiem sportiem to ir grūtāk darīt, bet triālam viennozīmīgi. Pirmā lieta ir iet cilvēkos, otrā lieta arī iet cilvēkos un trešā lieta arī iet cilvēkos. Tas ir mans skatījums. Kā ir tad vairāk virzīt visu sacensību organizāciju uz āru, kaut kur pilsētās un tam līdzīgi? Ja vien gribās to taisīt kā lielu šovu skatītājiem, tad jā. Un gribētos redzēt kaut kādu augstas klases sportistu. Piesaist. Jā. Labi, tad novēlam Karteram
vēl atlikušos sezonu, vēl atlikušos gadu, un tad jau jauniem spēkiem nākamajā gadā. Paldies tev! Paldies!